Vakar. Šovakar tā pavēlāk bija tādi dārza darbi, stādīju seju, puķu pļauju. Tāpēc drusciņi aizrāvos, kamēr gaismiņa bija. Bet šovakar tautas dziesma un tautas dziesmas no manas puses skanēs veselu mēnesi. Katru dienu, un par to šovakar jums atkal gribēju pastāstīt, kas to vēl nav pamanījuši. Jo es sākšu 23. maijā līdz pat 21. jūnijam katru dienu. Es nezinu, cikos tas būs, jo es ilgi guļu reizēm. Bet, būs katru dienu, aicinu kopā ar mani nodziedāt vienu tautas dziesmu. Un beigās jums uz Jāņiem, uz Salgriežiem, vienalga, ko kurš svin, varēsiet, jūs zināsiet jau 30 tautas dziesmas, un jums jau būs jau pieklājīgs repertuārs. Kā jums patīk tas plāniņš? Bet kas ir svarīgi ievērot, ka šīs dzīvās dziedāšanas notiks manā Facebook tajā mākslinieces lapā, kas saucās Anta Engela Singera. Tas nenotiks šeit. Šeit es jums tikai to reklamēju un aicinu jūs sekot manai Anta Engela Singera lapai. Lūk. Tātad katru dienu vienu tautas dziesmu, kam grūti atcerēties, ņemiet bloknotiņas vai lieciet vairākas reizes, mācieties no galvas, tas vienmēr ir pēc tam foršāk visu dziedāt no galvas, nav jāskatās lapiņās. Un būsiet savā kompānijā galvenie dziedātāji. Tas, man liekas, būs brīnišķīgi. Jo tuvāk nāks tie Jāņi, Līgo, jo mans repertuārs vairāk tuvināsies atkal, tā teikt, tematiski būs pareizs. Tad vēlreiz, šo te pašu dziesmiņu, kas ir tagad ienākuši iekšā, un man uzreiz jāatvainojās, ka es esmu rūcējs pēc dabas, tā kā tie, kas ir soprāni, jums jādzied vai no oktāva augstāk, vai tad ņemiet tercu augstāk, un tad ļoti smuki tad skan divās balsīs. Pamēģināsim vēlreiz to pašu dziesmiņu. Šopo mani mamuliņa valodzi
lakstīgā lašu pulī. Lai es loku valodiņu, kā locija lakstīgā. Lai es loku valodiņu, kā locija lakstīgā. Kā man gribētos jūs visi dzirdēt. Tas kādreiz būs, tas kādreiz notiks, kādreiz mēs šo visu nodziedāsim kopā dzīvajā. Pareizi. Jauku jums vakaru un skanīgu nākošo nedēļu un sekojiet informācijai. Labvakaru.